Visiem labrīt, visiem sveiciens sestdienā. Šodien mums ir 5. oktobris, kas ir atraduši laiku pievienoties. Ir pagājis atkal, var teikt, nedēļa mūsu Smart klubā, un vakar tie, kas jau ir partneri, saņēmām bonusus. Ja mēs pavērojām šīs nedēļas, var teikt, ka tirgus viss bija sarkans, bet mūsu depozīts strādāja, vakar nebija tik liels procents kā pagājušajā nedēļā, bet vienalga, es domāju, ka 4,5% tas ir ļoti labs rādītājs priekš sarkanā tirgus. Šodien mums ir pievienojusies mūsu kluba līderis Anželika. Anželika, paldies, kad atradi laiku. Gribu tev dot mikrofonu, vienīgais kaut kādi baigie traucējumi, kas tev tur aizmugurē. Vējš pūš. Jā, jūra. Tu esi pie jūras, skaidrs, jā. Jā, aizies no viņas prom. Tūlīt. Labi. Man gribētos, lai tu pastāsti mazliet par savu pieredzi šajā klubā, kāds ir tavs redzējums un ko tu varētu ieteikt tiem varbūt arī partneriem, kas vēl domā, kuri vēl nav pieņēmuši lēmumu, un varbūt, kad nedaudz iepazīstina ar to, kā klubs darbojās, kādi ir plāni, ja, un kā tu saskati mūsu turpmāko attīstību, tuvākā pusgada laikā. Varbūt neņemsim tur pārāk lielu laika periodu uz priekšu, ja, bet klubam tūliņ būs 10 mēneši, ja, kā viņš darbojās, un tu esi, var teikt, viens no tādiem kluba pamata akmens licējiem, ja, licējām, pareizāk būtu teikt. Dodu tev mikrofonu un... Jā, labrīt visiem. Jā, teiksim tā, kad es vienkārši saprotu, kad uz doto momentu, kā mēs gājām, kur mēs ejam, katram cilvēkam ir jāsaprot, tūlīt mirkli. Ir vienkārši jāsaprot, kad ir lietas, kas mūs tīri ved uz priekšu un palīdz sakārtot sevi, bet kā mēs sākām, ko mēs redzam, kā mēs tiešām likām tos pamatus. Pirmais, kad radās doma, taiksni par klubu, mēs sapratām parastas lietas, kad mēs gribam strādāt ilgi, mēs tiešām gribam kapitalizēt savu naudu, mēs gribam no tā dzīvot, mēs gribam katru rītu pamosties un saprast, ka viss notiekās. Vai es skrēju, mīļie, mani no jūras prom. Lūk, un šeit ir tas moments, ja. Tad, kad mēs to ieraudzījām, kā mēs varam to īstenot un iet, ja, protams, tas bija stimuls. Nevar teikt, ka bija uz bļūgšķi visi šeit un tūlīt, protams, nē, bet tā ideja, kā Lūkas vienmēr saka, tavs maks, tavs depozīts, tava sapratne. Lai būtu sapratne, jāiet jāmācās, tā ir jauna profesija, un mums ir vienkārši jāsaprot, kur mūsu nauda strādā, kā viņa strādā, kā skatīties, kas notiekās tirgu, lai saprastu, vai tā ir leģenda, vai tā ir taisnība. Tāpēc šajā momentā ir vienkāršas lietas, kuras es visiem vienmēr saku. Viens, mēs tiešām apmācamies, otrs, mēs kaļam savus plānus. Mēs saprotam, ko mēs gribam izaudzēt, jo šajā gadā būs ļoti daudz kārdinājumu, viņi jau ir, un dienā 10%, un dienā 25%, ja? Tas ir no tās sērijas, šodien ir, rītā nav. Tāpēc moments iešanu, kā mēs ejam, kā mēs attīstamies, ja? Ir katram jāizvērtē sava stratēģija, jo teiksim, plāni, viņi ir grandiozi. Viens plāns, kad es saprotu, ka tie cilvēki, kas ir ieinteresēti kluba attīstībā, jā, viņiem būs nākamā niša. Sev uzdodu jautājumu, kurā nišā gribu es būt, un saprotu, ka gribās būt augšā. Tāpēc eju un attīstu, jo tiešām būs aizvērtais klubs. Par to jau tika runāts pagājušajā nedēļā līderos. Kad, teiksim, apspriež to momentu, jā, bet, ir darbs, ejam, daram, attīstamies, jā, bet, ja tā skatāmies dziļāk,
tad mēs redzam, kur mēs ejam. Mēs redzam savus rezultātus katru nedēļu šeit un tagad. Mans, teiksim, tāds kliedzošais vienmēr, pat uz doto momentu vienkārši tie cilvēki, kas strādā, mani ļoti labi sapratīs. Cilvēki tiešām negrib mācīties. Viņiem liekas, ka viņš ir liels investors ar $100. Un tajā momentā gribās teikt tā, ja arī jums ir $100, uzliekiet sev mērķi, lai no $100 būtu 10 000, ne 1000, 10. Un tad es saprotu, ka jums ir mērķis un jūs sākat domāt jau kā investori. Es saprotu, naudas ir tik, cik ir, bet katrs var to izdarīt, kas grib. Lielākā daļa cilvēku vienkārši atrod atrunas, kāpēc viņi to nedara. Tā ir dzīva taisnība, un viņi ir nežēlīga. Tāpēc es vienkārši saprotu tās lietas, kad es ļoti cītīgi tagad tiešām eju uz to, lai cilvēki apmācās. Tie cilvēki, kas nāk man uz skolām, kas skatās video, kas ir enerģētiskā plūsmā, workshopos un podkastos, viņi nezvanīs 12. man naktī un neziņos, ka Smart klubā, botā, viņam nav ienākuši makā procenti, kad viņš zina noteikumus, viņš zina, kā tas viss attīstās, viņš nemēģina ar manīm strīdēties, viņš vienkārši atgriežas atkal 1. klasē un noskatās video, kā ir jāizdara. Tāpēc ļoti gribās, lai mūsu klubā ir, kā krievi saka, осознанные люди, cilvēki, kas tiešām saprot, kas nemēģina visu laiku savu rūgto dzīves pieredzi ielikt tur, kur ir salds, un atkal viņu aprūgtināt, ja? Bet vienkārši viņi mācās, attīstās un saprot. Tāpēc šis ir tas faktors vissvarīgākais. Jo man arī vakar viena kliente ar tādu bēdu ielēs balsi paziņoja, ak, Dievs, tikai 4,5%. Es teicu, nopietni. Sakiet, lūdzu, vai jūs vispār painteresējāties visu nedēļu, kas darās tirgu? Ja jums saka, ka tur būs 10, 100, 150, tā nav patstāvība. Tas būs šeit tūlīt, ja paspēs, bet otrs arī par to nopelnīto naudu būs jāsamaksā. Tāpēc, ka augšā tos likumus visus redz. Diemžēl arī es tam esmu izgājusi cauri, tāpēc ļoti cītīgi skatos, ko es daru, kā es to daru, kā es pasniedzu cilvēkiem. Tāpēc vienkārši cilvēkam ir jāatnāk un jāsaprot, šajā dzīvē ir visur riski pilnībā, bet ja mēs sākam analizēt un saprast, tad tās lietas visas strādā par, teiksim, attīstību, par iešanu uz priekšu. Un, protams, ja es skatos vēl dziļāk klubā, ja, tad vārdi un darbība, viņi ir atbilstoši viens otram, man tas ir ļoti svarīgi. Nav tas moments, reiz būs, jūs nopērkat kaut ko, un jūs noteikti kļūsiet bagāti. Šī faktora nav, ir konkrētība, ir ieskats, teiksim, mēs esam tajā grupā, kur mums jau dot iespēju pirkt monētas, kuras konkrēti ir jāsaprot 4, 5, 6 mēneši, ja viņš vienkārši ir iesaldēts, un tu saproti, kura laika posmā tas būs jāpārdot un jāizdara. Arī šis moments ir jāaiziet caur sevi, ja? Tāpēc visas šīs lietas, viņas strādā par mums, priekš mums, tad, kad mēs to gribam. Tāpēc es vienmēr saku, ja mēs gribam naudu, īstenot savus mērķus, mums ir jāsaprot instruments, kur mēs strādājam. Mums ir jāiet apmācīties, mums ir jāsaprot pašam. Es gribu, neviens cits. Tad, kad mēs apvainojamies, mēs varam apvainoties tikai uz sevis, ka mēs to neesam darījuši. Ja, un tāds cilvēks, kas man saka, ka man nav laika, es viņu apsveicu, viņam nekad nebūs laika nopelnīt naudu. Viņam ir jāsaprot, kur arī viņa $100, 200 000 strādā. Kā viņi strādā, kas es tā turās. Ja šie pamati ir ielikti un cilvēks saprot, es zinu 100 punkti, viņam būs depozīts 1000, 10, 20 un 100. Tāpēc katrs izvēlamies savu pozīciju un lielākā daļa cilvēki meklē sev attaisnojumus, kāpēc viņi to nedara, bet nemeklē attaisnojumus, kāpēc viņi varētu to darīt. Diemžēl, bet tas ir fakts. Kaut kādīgi tā.
Jā, paldies. Man tev tāds jautājums attiecībā par šo te tiešām jau slēgto klubu, ja, kas tiek prognozēts ar kuru laiku, ja, un kāds būs tātad, kāda būs iespēja vai nebūs iespēja vairs tikt iekšā šajā klubā, ja, tātad tu esi katru dienu kontaktā ar kluba prezidentu, ja, un kāds ir tavs skatījums. Es pat vēl neesmu tik ilgi klubā, ja šī man ir septītā nedēļa, ja tā tad tu esi jau, nu jau būs drīz 10 mēneši, ja kā klubs ir izveidots un ko tu vari izteikt jaunajiem, kas vēl domā? Jā, es saprotu to, ka tie, kas tagad ies un darīs un saprot, ka viņiem ir vajadzīgs kapitāls, viņi izvēlēsies attiecīgi savu stratēģiju 50 uz 50, teiksim, 50 dzīvot, 50 kapitalizēt, vai tur 70 uz 30, katram cilvēkam būs sava pozīcija un katrs meklēs sev par un pret, jā. Bet ja mēs skatāmies, tad es saprotu tie, kas tagad iet un rada, protams, būs noteikti nišas, jūs saprotiet, market makers, mēs visi pārvietosimies uz biržu, kad mēs būsim market makeri saviem depozītiem. Nu, simtnieku tur nebūs viennozīmīgi, ja? Tāpēc ir jāsaprot, ka šis laiks mums ir iedots, kamēr mēs uz turieni ejam, audzēt depozītus vai būt vienkārši patērētājiem. Te tas moments arī, jo tie cilvēki, kam, teiksim, depozīts un darbs, jā, attiecīgi, protams, viņi to arī izdarīs. Tie cilvēki, kas, uzskata, ka viņi ir lieli investori ar $100, tajā nišā, es domāju, viņi noteikti neiekļausies. Nav noteikti vēl noteikumi, tikai bija pateikta tāda viena frāze, teiksim, tie, kas tiks, teiksim, tagad tie, kas ir un tiek slēgtajā klubā, un būs tāds moments, kāds izies ārā, kādam atbrīvosies vieta, un tā vieta nebūs $100, loģiski tā būs pavisam savādākas naudas vienības, ja vieta, kā mēs varēsim aicināt un paplašināt savu klubu, bet, līdz tam vēl ir jānodzīvo, bet par to iet stāsts, jā, kad, tur būs tiešām ļoti skaisti sevišķi tiem cilvēkiem, kas strādā, darbojās un kam ir depozīts, nevis 100. Par to mēs arī saprotam. Tāpēc nav vēl nekādi noteikumi, bet saprotam to, ka tur sāksies sterilizācija viennozīmīgi. Tāpēc tagad mēs ejam, daram, un cilvēkiem ir iespēja. Man ir ļoti daudz komandā cilvēki, kas iestartē ar 130, un tagad depozīti, kam ir 1000, kam ir 2, kam ir 5, kam ir 10, kam ir 20, ja? Tāpēc šeit ir tas moments, vai es gribu būt šeit, un vai es gribu būt augšā. Tāpēc par to arī plašāk runās un rādīs, es domāju. Bet pagaidām mēs kā ejam, tā ejam, vienkārši cilvēkiem ir jāsaprot, tu nevari sēdēt uz vietas, tas arī fakts. Kaut kādīgi tā. Ko nozīmē jēdziens market makers? Droši vien, ka daudziem tas ir jauns, kā saka, jēdziens, jauna terminoloģija. Kā tu to vienkāršiem vārdiem varētu paskaidrot? Market makers tā ir organizācija, vai tas varētu būt latviešu vārdo attiecīgs kaut kāds finansiālais sijā, kuram ir noslēgti līgumi ar biržu, ja, un mēs reāli saprotam, tad, kad tu esi market makers un tu esi, teiksim, tu esi kaut kas. Kāpēc Lūkas neiet uz biržām? Tad, kad tu neesi nekas un tev uz depozīta ir tur 1005, 6, 7, 10, 11, 100 un tā tālāk. Tu neesi nekas, jebkurā momentā kaut kas nepatiks, tevi nobloķēs un tava nauda paliks biržā. Tad, kad tu esi market makers, tu jau esi līgums, ja, tu esi organizācija, uz kuru skatās, kura var ietekmēt tirgu gan uz kāpumu, gan uz augumu ar savu naudu. Ja, un tu jau esi kaut kas parastajos vārdos runājot. Un šeit ir konkrēti, kad tu esi kā korporācija, ja, tev ir stingrais līgums, ja, un tev ir attiecības ar biržu jau pavisam savādākas. Tāpēc, tad, kad tev jau ir niša aizmugurē stipra, tad tu vari iet biržā. Tad, kad tu esi maziņš un nespējīgs, ja, tad jebkurā momentā tevi var apgāzt. Jo man tagad arī te pāris biznesmeņiem iet jautājums par brokeriem un par visu pārējo. Visi ļoti skaisti un labi. Bet vienkārši ir jāsaprot lietas, kad viņam ir licence, viņam ir sava niša,
un viņam ir attiecīgas arī savas atbildības, kuram kaut kas nepatiks, kāds uzrakstīs, un tu neesi nekas ar savu vienu M, saprotiet? Tad, kad jau tev ir 20 miljoni, ja, un tu jau esi, teiksim, market makers, ar tevīm rēķinās, jo ar šo kapitālu tu vari uzsist par šo vīna glāzīti, ja, un uztaisīt skaistu manipulāciju gan biržai, gan pašiem cilvēkiem, kas ir šajā community. Jā, paldies par skaidrojumu. Kāds šobrīd ir kluba jau var teikt kapitāls depozīts, jā, tātad mums ir klubs, mums ir kopiena, jā, un ir mūsu depozīti, kuri ir IP, jā, tātad mūsu maciņā. 7.821.000, teik manā jāpaskatās čatā. Skaidrs. 200,000 trūks līdz 8 miljoniem. Bet, īstenībā es vēroju arī šajā laika periodā, kamēr es pat esmu klubā, ka ļoti strauji aug šis depozīts, jā. Cik es atceros, kad augusta mēnesī bija kaut kur apmēram pie 5, jā, un tagad jau ir, ļoti ātri iet uz augšu. Es te bišķiņ tā kā piemetu, man liekas, kad pa 40 dienām mana struktūra uztaisīja 1 rastīti. Jā, strādāju. Super, cik ir tava struktūra, ja nav noslēpums? Teiksim tā, to, ko es redzu, tas ir 1200, bet es zinu, ka man lejā ir 40 līnijas, kuras es neredzu. Un tāda es neesmu viena. Lielākai daļai visiem maniem līderiem ir tieši tā pati situācija. Ja es vismaz paņemšu pāris līderus un palūkšu, lai viņi parēķina savu 5. līniju, un viņa nākamā virkne pasūta vēl 5, man tomēr aizdomas ir, ka manā struktūrā jau ir kaut kāds 1,9. Varbūt vairāk, varbūt mazāk. 1,2 ir točna. To, ko redzu es, jā. Skaidrs. Attiecībā, jā, arī vēl ir daudziem nesaprātni par, no kurienes veidojās šie referālie bonusi, jā, tātad mums ir 5 līmeņu referālie bonusi, kas viņus saņem, kad saņem un kā šis process notiek, varbūt var paskaidrot tuvāk. Jā, referālais ir ļoti vienkārši. Es uzaicināju Valdu, Valda uzlika depozītu, no viņas depozīta es saņēmu 10%. Valda uzaicināja Sarmu, no Sarmas depozīta Valda saņem 10%, es saņemu 9%. Trešā līnija Sarma uzaicina, vai ne Sarma, bet Valda Sarma trešā līnija. Es saņemu 3%, 4. līnijā es saņemu 2%, un 5. līnijas es saņemu 1%. Visiem tie, kas būvē komandu, iesaku taisat plašumu, jo viens līderis piekūst, otrs iziet gaismā, un tu esi visu laiku ar naudu. Tas ir pārbaudīts jebkur, kur ir līnija, ja teiksim, ka tu vari likt cilvēkus pirmajā līnijā. Kas izmaksā naudu? 25% Lūkas izmaksā no savas naudas mums referālos. Tāpēc apie atslēgu mēs neatvienojam 3 mēnešus, lai viņš var kompensēt izmaksu sev. Ja, teiksim, lai sanāk viņam jau pa nullē. Viņš saprot, ka ir vajadzīgi 3 mēneši, kad viņam atgriežās referālie, ko, teiksim, viņa pozīcija uz doto momentu ir strādāt nākotnē, ne tagad un šeit. Ja, viņš vienmēr saprot, ka 4., 5. mēnesis, jā, priekš viņa jau būs no manis personīgi peļņa, ja. Kā tikko ienāk atkal jauns, tad mēs atkal saprotam, ka ir vajadzīgi 3 mēneši, jā, lai atkal viņš kompensētos, teiksim, Lūkasam. Lūkas iepriekšējās tikšanās viņš teica, daudz cilvēku sāk skaitīt manu naudu, ka es ļoti daudz pelnu no 25%, ko jūs man samaksājat. Ticiet man, es vēl 25 samaksāju, lai izmaksātu visus referālos, jā, un lai viss būtu, visi promo, visi revardi, kas ir, to izmaksā Lūkas. Tāpēc es reāli saprotu, viņi tiešām ieliekās mūs kā cilvēkos. Un viens tāds arī gudrīts paziņoja, come on, es vakar arī gudīgi sakot noklausījos podcastu un tādu domu pie sevis, teiksim, analizēju, ja.
taču katru dienu kontaktējos ar ļoti daudz cilvēkiem, un cilvēki ir dažādi, ja katrs sit krūtīs savu pozīciju, kam viņš piekrīt un tā tālāk. Un otrs moments, kad apskatoties, kā tas viņam viss notiekās, ja, es saprotu, ka šos 9 mēnešus Lūkas sevi ir atdevis 1000 mums. Zinībās, vajadzībās, ja, redzējumos, nišiņās, logotipos, izteicienos. Viņš tiekām ieliekās, viņš saprot, ka tas ir viņa lolojums. Un tad, kad viņš paziņoja, mēs tā kā neredzam, teiksim, tur baigās tūlītās darbības, un ja pēkšņi jūs paši ziniet, par ko runāja, ja, viņš teica, jūs nopietni par to runājiet, es 9 mēnešus neesmu gulējis, ķūnējis klubu, ka gribās, ka mēs esam numur 1, līdz tam vēl, protams, ilgi, bet visas detaļas, visa uzmanība, finansiālā izglītība, mums visiem, kas mācās treideri, ja, šodien mums ir VIP investoriem apmācības, ja, es vienkārši saprotu, ka viņš tiešām grib mums aiznest tās zinības, ja, kuras mums palīdzēs jebkurā dzīves jomā un jebkurā situācijā. Un tas cilvēks, kas vienkārši atnāk savākt naudu, viņš nekad neieliekās cilvēkos, viņš nekad nestrādā uz priekšu. Tas arī ir fakts, lielākā daļa strādā šeit un tūlīt, un tikai man. Tad šis faktors mūsu klubā nav. Tālāk. Kāds slieksnis ir šim te VIP, kā lai saka, klubam, ja? No kurā līmeņa? 10 000. 10 000 depozīts tev ir, un tu sestdien mācies pie Lūkasa finansiālai izglītībai. 20 000 tu mācies jau treiderus. Ja, taisni viņa smart money, tavam depozītam ir jābūt 20 000. Ja 15 000 dolāri tev dot informāciju, kādas monētas ir jānopērk, kāda viņām ir stratēģija, un tieši tāpatās, kad viņas jānāk pārdot. Tur ir vienkārši elementāra niša, kāpēc no 15 000, tāpēc, kad viņš saka, viens faktors, kādam ir ko no kabatas izlikt, kādam nav. Bet ja tev ir depozīts 15, tas nozīmē, tev ir plus mīnus 1000 ar kapējām nedēļā. Tu vari, teiksim, sadalīt uz 3 daļām, vienu daļu dzīvē, vienu daļu audzināt savu apī un 3. daļu pirkt monētas. Tieši tāpatās līderos, teiksim, pareiķinājām tādu bildi. Tie cilvēki, kas ir sākuši taisīt sev monētu portfeļus, manā komandā tādu ir ļoti daudz. Es saprotu, nopārdošana būs tā. 10 000 ieliks monētās, 100 000 būs peļņa. Uz to momentu mēs viņus pārdodam. 10 000 tas ir atpakaļ to, ko es esmu ieguldījis savās monētās. No 90 000 es samaksāšu 25% Lūkasam. Un pārējo es varu ēst, palielināt savu api un tā tālāk. Bet ja es saprotu to, ka arī ja es 50% paņemšu, teiksim, izdomāšu kaut ko nopirkt, uz doto momentu tādu plānu nav, ir, ja, gribu kaut ko nopirkt un 50 000 man paliek. Es viņus lieku apī un mans sponsors atkal saņem referālo. Ir skaisti. Tad, kad es parēķināju to darbu, es sapratu, kur ir vēl viens instruments, ja, kas dod pātrinājumu. Jo es reāli saprotu, tie cilvēki, kas tagad iet un šajā tirgu uztaisīs savus kapitālus līdz, teiksim, 100 000, par ko mēs visu laiku runājam, ja. Nākamā tirgus periodā viņi jutīsies ļoti labi. Ja viņiem arī būs, tur, teiksim, savi 15-20 000 mēnesī, tas jau ir tas moments, kad cilvēks nestresos, viņš neskries pa labi, pa kreisi un nemeklēs 101 projektu. Viņš vienkārši gaidīs nākamo tirgu, nākamo pozīciju, kur viņš var atkal uztaisīt skaistus iksus. Tālūk. Jā, paldies tev. Mums te ir pievienojušies arī vēl, kā saka, daži dalībnieki. Varbūt, kad jums ir jautājumi, ja, tātad, ko jūs gribat uzdot Anželikai šodien, izmantojiet šo te iespēju un varat vērt vaļā mikrofons un uzdot jautājumus, ja tādi ir.
Ko izskatās, ka jautājumu nav? Viss ir varbūt mazliet pieklusuši. Labrīt visiem. Jā, labrīt, Paldies, Anģela, kad ienāci sestdienas dienā. Es vēl joprojām slimoju, bet tas jau netraucē darīt kaut ko. Ja? Man tiešām liels prieks, kad sadzirdējām un iestartējām, ja? Tā kā ilgi tika meklēta šāda iespēja, tad laikam jau tas tur augšā redz, ja? kad ir pareizais laiks un pareizā vieta. Tā kā jā, es arī ar lielu nepacietību gaidu to mirkli, kad varēs sākt mācīties kaut ko vairāk. Nu, tādēļ arī, jā, ir tāda ļoti liela doma, ka vajadzētu pēc iespējas ātrāk aiziet līdz tiem 10 000 depozītam. Nu, es domāju, ka vienai lielai daļai cilvēku, kas iestartēs, būs šis mērķis, es tā domāju, jo tas tomēr maina šo dzīves kvalitāti, tad, kad tu jau jūti, ka tev nāk patstāvīgi procenti, ka tu jau vari sākt, nu, daudz maz vieglāk uzelpot, ka tev vairs nav jārok tikai ar lāpstu, ja? Tā kā, jā. Viss ir baigi interesanti un, nu, jāstrādā. Tieši tā, ir jāstrādā, ir jāiet uz priekšu un ir jāsaprot, ka vienkārši tāpatās arī, ziniet, kā es vienmēr saku, nu nevar būt vienkārši investors. Ja mēs salīdzinām ar mūsu darbu, mēs arī ejam un pārdodam savu laiku. Ja mēs gribam būt šeit pasīvi investori, tad pasīvais sākās 10 un 100 tūkstoši, ne 100, ja? Un te arī ir jāsaprot vienkārši, ja es pieņemu šo kā jaunu profesiju, man vienkārši ir jāmācās un jātērē viņam laiks kā darbam. Un ja es viņam tērēju laiku, ja, nu tiešām man vīrs vakar teica, viņš teica, nu tu tērē reāli 18 stundas diennaktī. Es saku, es vienkārši saprotu, ka, ja mēs skatāmies internetā, ir tik daudz dažādu rullīšu, ja, un viņi runā tikai par vienu. Tagad tev ir jāatspērās, lai pēc tam tu vienkārši atcerētos, jā, tas bija. Bet tagad es mainīju dzīves kvalitāti. Un ja mēs apskatāmies tie cilvēki, kas tiešām pieņem lēmumu, ja, nu man ir daudz meitenes, ja, kas tiešām iestartēja sasistas un smagi bija pat atzīt man, kaut kā mēs esam labākās draudzenes un cik gadus esam internetā, ja, un tai pašā laikā viņa teica, es 3 gadus biju depresijā, es nevarēju pacelt galvu, ja, mēs ar viņu kopā kaut kādu pusotru mēnesi, man liekas, pusotru mēnesi viņa bija ar mani dienā, ja, runājām, darījām, ja, cilvēki labprāt nāca, es tagad skatos uz viņu un reāli saprotu, viņa pelna 5000 nedēļā, nu tas ir rezultāts. Bet viņa to gribēja, neviens cits. Tāpēc viņa reāli saprot, ka viņa nevis, ziniet, ar tādu maskas sejas izteiksmi, tādas pateicības, nu paldies, nu jā, nu ķipa, nu tu taču arī no manis nopelnīji. Nē, viņa ir ar atklātu pateicību, kad jā, ka kāds tomēr viņu izbuhņīja un pastiepa to palīdzības roku un iedeva, teiksim, to drosmi atkal iet tālāk. Ir moments, jā, mēs, bet ja tev ir kāds skolotājs un palīgs, pateicies Dievam, ka tu neesi viens. Pateicies par to, ka tagad ir labi un būs vēl labāk. Jūs ziniet, man ir tāds moments, teiksim, tas rīts, kad, teiksim, viņš pieder līdz kaut kādiem 10, 11 man, ja, un ja jūra ir mierīga un mēs peldam, ja, man tā stunda, kamēr es peldu, ir tik dziļa pateicība par visu. Par katru klientu, pat par to, kurš man vakar visu nervu sistēmu sabeidza. Es par katru pateicos, par katru pacietību, par katru eiro, par katriem 50 centiem, par katru kaut kādu, teiksim, redzējumu un dzirdējumu. Ja, es vienkārši pateicos. Un es jums varu teikt, tas tik šausmīgi strādā par labu. Es neapvainojos ne uz vienu cilvēku, kas šodien mani nedzirdēja. Nav viņa laiks. Es, ziniet, man liekas, 2 dienas atpakaļ bija tāds moments, jā, 2 dienas atpakaļ bija tik daudz reģistrācijas, mēs nespējām, vakarā mēs sazvanījāmies ar meitenēm, bija kaut kad 11 pāri, mēs visas runāt nevarējām, vienkārši, un tad zvana mana vēl viena draudzene, viņa teica, man arī nāk draudzene, un tā, es saku, klausies, nevaru saprast, viņa teica, zvaigznāja tagad par labu mums, es saku, es gan tam sevišķi tā neticu, tā, jā, viņa teica, nē, visi Merkūri, Neptūni ir aizgājuši otrajā pusē, un tagad viss, ko mēs pasūtam, viss notiekās. Un man tiešām likās, ka otrdien ir kāds atvēris durvis, ja, un visi tie, kas mani nedzirdēja, visi klauvējās.
Tāpēc es nezinu, kurā momentā. Es vienkārši sēju. Nē, nākamais, nē, nākamais, nē, nākamais. Es neapvainojos. Es neaudzēju savu ego, ka man kāds atteica. Nē, es vienkārši eju tālāk. Un neju nekādās diskusijās. Es nezinu, kur ar to cilvēku es varu vēl satikties un tā tālāk. Ja? Tāpēc es atstāju vienmēr atvērtas durvis visiem. Protams, tie, kas nav darījuši pāri. Tāpēc mēs vienkārši ejam un esam ļoti pateicīgi, ka tev ir instruments šeit un tagad. Un viņš tevi baro, ja tu gribi vairāk, tev vienkārši bišķiņ vairāk jāpaskrien. Un viss. Paldies tev, kad atradi šodien laiku, atnāk pie mums. Es skatos, Ilmārs kaut ko vēl grib teikt. Jā, lūdzu, Ilmārs. Jā, sveiki visiem. Es te, vēl jauniņš, vēl īsti nezinu, nesaprotu sistēmu, bet gribēju uzprasīt, tad, kad Anželika runāja par referālām saitēm, un viņa teica, ka pirmā līnijā, teiksim, jāveido garu. Tas nozīmē, ka es pats veidoju šo savu struktūru un mehāniski, kā saka, pats varu ielikt savus partnerus vai nu līnijā vai vienu zem otra, ja? Es varu uzreiz atbildēt vienu zem otra, ja? Tie saucās multi-accounti, viņi ir aizliegti klubā. Tāpēc es vienkārši saku, ka tagad vienkārši izpeldu muļķi, tie, kas ir taisījuši vai vēl kaut ko, ir viens moments cits, ka tev ir, teiksim, vīrs, ja, un viņš tiešām ir ar savu depozītu, ja, bet nevis, kad ir vīrs, meita, mazmeita, un es sāku veidot struktūru, ja, šis faktors uzreiz ir anulēts. Es iesaku vienkārši un elementāri iet un neapstāties uz savu pirmo līniju, jo, ja es tagad apskatos, man liekas, man ir... Bija 30, laikam tagad ir kaut kādas 40 rasti pirmās līnijas, ja? Un arī, teiksim, mana pirmā līnija ir mana māsa, kura ir, teiksim, Latvija un latviešu bērnus, teiksim, savus uzaicinātos, es atdevu viņiem vieglāk, tur, teiksim, strādāties. Ja? Tā ir mana māsa, ja? Tad būtībā varētu būt kaut kādas 51 līnijas, ja? Un tāpēc es te saku, jo lielāka tev ir 50 līnijas, viens iet, viens apstājās, un tas process notiek visu laiku. Bet ja viņa tev ir plaša, tas nozīmē, ka tavs referālais bonus nedēļā būs visu laiku garšīgs, liels, ja? Tad, kad mēs ejam ar vienu ciparu paši, ja, un, teiksim, atnāk tur viens klients ar 1000, tur viens ar 10, 1100. Protams, mēs saprotam, vai nu mēs apēdam, vai nu mēs kapitalizējam. Bet, ja tev, teiksim, jau ir organizācija, un tu reāli saproti, ka tev nedēļā ienāk stabils 1000, 2, 3, 4, 5, tad tu saproti, ka dzīve jau ir sakārtojusies, un tu redzi, ka šis līderis ir aizbraucis atpūsties, struktūra vāja strādā. Šis līderis ir atbraucis no atvaļinājuma, viņš atkal dopingo, ja strādā, ir vajadzīga nauda. Kur ir šis, kas viss, es tagad runāju ar jums, ja, un man ir kaut kādas 17 referālie bonusi, kas ir iekrituši no klientiem. Patīkami, kāpēc? Tāpēc, ka kādreiz esi uztaisījis kvalitatīvu darbu. Mūsu darbs sastāv ne tikai pieslēgt cilvēku, bet vest viņu tik tālu, kamēr viņš vairs tev nezvanīs naktī un teiks, klausies, es uzliku referālos, viņu man šodien nav. Viņam ir jāzina noteikumi, piekdien vakarā izliekam, sestdien, svētdien, pirmdien nauda atnāk. Jā, vakar vispār fenomenāli. Man liekas, es vakar uzliku un pēc pāris minūtēm jau atnāca, jā. Šis moments ir tāds, jā, kad ir jāsaprot, kad mums nevar notikt viss pa klikšķi. Mums tas viss ir roku darbs. Mēs neesam kompānija, mēs esam community, ja klubs, kur viss, teiksim, organizācija notiek ar rociņām. Kaut kādīgi tā. Es atbildēju? Anželika, paldies. Es biju drusciņi domājis savādāk. Jā. Šo klientu, ja partneru izveidi, es mehāniski pats lieku, Skaties, mehāniski. Mums nevar būt mehāniski. Kāpēc? Maks ir maks. Tavs smart kluba bots ir smarta kluba bots. Ja tev klients tavs nāk, tu viņam dod savu referālo linku, un visiem nākamajiem pēc kārtas tu dod savu referālo linku, kuri nāks tev pirmajā līnijā. Jā.
Nu, ok, kas, ka šeit ir tā, vai vienkārši es domāju, pat salīdzinot ar citām varbūt kompānijām, kad ir kaut kāds, binārs, jeb tā struktūra, kad es vai no automātā iemet, vai arī, pieņemsim, man ir iespēja pašam tātad šo klientu izvēlēties un novietot struktūras attiecīgā lodziņā. Nē, šeit mēs varam vienkārši un elementāri ielikt sev pirmajā līnijā. Un otrā līnija veidojās no viņu cilvēkiem. Jā, teiksim, es nevaru savu teiksim, cilvēku, ko es tagad esmu šodien parakstījis, ievietot zem mana kādreizējā pirmā līnijas, teiksim. Šeit var visu izdarīt, bet vai tas ir atļauts? Jā. Ok, labi, paldies. Lūdzu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, paldies Anželikai par laiku šodien, kā atnāci, piedalījies mūsu grupā un tiekamies mēs sestdienās, tātad apspriežam to, kas ir noticis nedēļas laikā un, protams, ja jums ir cilvēki, kur runā latviešu valodā, jo prezentācijas notiek katru dienu, kluba prezentācijas no pirmdienas līdz piekdienai, 18:00 pēc Latvijas laika, šobrīd arī Maskavas laiks, tātad orientācija pēc Maskavas laika, jums būs pulksteņa griešana, tad tas ir jāņem vērā. Lūk, un ja ir vajadzīga palīdzība, vai ir kaut kādi jautājumi, tad noteikti griežties pie tā cilvēku, kurš jūs ir uzaicinājis. Un, lai visiem jauka nedēļas nogale. Un tiekamies prezentācijās. Atā. Paldies, atā. Visu jauku.